pamatskolas. Labi, sāksim tad no viena gala, no Meņģis, ja? Policists apstādina ātri braucošu mašīnu. Jautā, cik ātri jūs braucāt? Atbild, nezinu, bija pārāk aizņemts spiežot uz bremzēm ieraudzītāms jūs. Jānīts prasa vecākiem. Es nezinu, ar ko jūs esat iepatikšies manai skolotājai, bet viņa atkal grib jūs redzēt. Skolotāji prasa Jānīti. Nosauc 3 dzīvniekus. 2 zīloņi un 1 lauva. Pie daktera kabinetā ieskrien pacients. Saka, palīdziet man lūdzu. Daktars atbild, jūs nezināt, man pieņemšana ir tikai līdz 3. Es to zināju, bet laikam suns, kurš man sakot, to nezināju. Kādu tik vaļā no šarkaniem nopirkt krītiņus. Un izmir, nē, sēžu klusiņām, stūrītī un zīmē. Skolotāji prasa skolēniem. Kur jūsuprāt atrodas sirds? Jānīts droši paceļ roku. No Jānīta atbild, dibenā. Jānīt, kāpēc tu tā domā? Kad mans tēvs iznāks no mazga mājiņas, viņš vienmēr saka, ak, cik labi ap sirdi palika. Blondīnu dialogs. Viena blondīna saka, es gribētu aizbraukt uz Ēģipti. Otra, zini, cik tev tas izmaksās? Jā, kāds 3 stundas būs jāparāda. Jānīts prasa tētīm. Tēt, tev vēders ir no alus? Dēls, vēders nav no alus. Vēders ir priekš alus. Skolotāji prasa skolēniem. Kas jūsuprāt ir visātrākais? Anniņa saka, zilbe, Pēterīts saka, vārds. Jānīts caurē, nespēja ne zilbu pateikt, ne vārdu izdomāt. Labi, mums bija nedaudz, vai šur ir gatavi izdarīt savu novērtējumu, vai arī ir gatavi. Nu, tad aiziet, rādiet mums pirmās sēdņus Meģijai, ja? Jā, Meģī, saskaitībā, tu dodies uz skatītāju vietām. Nākošais ir Jānis. Arī Jānis dodas uz skatītāju vietām. Anda. Ants, nāc lūdzu piesēdi. Nākošais mītināt princesi nāks. Marija Pocius no Krodas Kronvalda pamatskolas, Pēters Pauls Bērkonis no 5. vidusskolas un Elīna Likķena no Bērgavas pamatskolas. Šie jau ir 11 gadnieki. Nu, aiziet, ja tu esi tur nostājies, jūs savā žūrijā, tad ar tevi arī sāksim teikt Pauli. Zaķīts iestājas Latvijā un prasa Latviju. Te nāc uz nulīdzīs. Es nezinu, paprasa ezīt, pelītē. Es neesmu nekādu peli, es esmu meizis. Jānis pārāk mājās un parāda mammai savu dienas grāmatu. Mamma viņam jautā, Jāni, ko nozīmē NV? Normāls vērtējums. Zaķītis sūta karalis Lauva, ka labs viņu visu laiku apsaukāja. Karalis Lauva saka, to arī drīkst viņu apsaukāt, tikai caur puķēm. Labi, nākamajā dienā Zaķītim garām ir lācis. Zaķītis, tu, treknā Marlieti, ko bosās zilās izbūvīt, kad tu dabūs par tiem plokšiem, zvanīja vienu no viņas. Divi vīrieši nes uz
9. stāvu dīvānu. Viens pēkšņi iesauc. Man ir viena laba un viena slikta ziņa. Ar kuru sāk? Otrs atbild. Man labo, protams. Mēs esam 8. stāvā. Un sliktā. Mēs esam nepareizajā namā. Šofērs nāk pie samata pēc avārijas un jautā, kuras esmu 10. valogā vai kamerā? Māmiņa prasa dēlam, kā tev ar atzīmēm? Tās mašai. Kā mašai? Tā, 1, 2, 1, 2. Zvans draugam. Čau, ko dari? Neko, skatos ugunsgrēku. To pa TV3. Nē, man šķūns dara. Mācīts jādara Zaķi. Zaķi, kāpēc tu šodien ir īsts valsts? Tāpēc, ka es esmu ļoti romantiski. Kā tā? Svakar gulēju zālītē un aizklausījos skaistajās putnu dziesmās un nedzirdēju pļāvišķiem. Tēvs skatās dēlu dienasgrāmatu un saka, par šādām atzīmēm ir jāsod. Es tev piekrītu, tēt, nāc parādīšu, kur dzīvo skolotāji. Vai žūrī gatavi novērtēt šo brīdiem? Aiziet, tad pirmajam vērts kur Paulam. Pēterim Paulam. Jā, Pēter, paldies. Kas tur mums tālāk stāvēja? Tur Elīnai. Kur ir Elīna? Šī arī. Aiziet, Elīna, nāc, tad pievienojies mums. Un Marija. Marija, paldies. Ko? Nākošie mums smīdinām princesi Franciska Anna Berāne. Edīta Savickaite no Priekulas vidusskolas un Edijs Klievēns no Robiņas skolēnu interešu centra. Nāk divas blondīnas, viena lielās otrai. Es sev ausī izūru vēl vienu caurumu, otrā. Kā, vai tagad dzirdi labāk? Kāpēc brunāks un brunāks nav tik populārs kā blondīnas? Tāpēc, ka blondīnēm prātā ienāk visādas stulbības. Zaļi, ezīts, acis dzīvo vienā namā. Abi sarunājuši tā. Ezīt, tu vairs nedzer. Māci, es negribu pamosties zilumainus. Apsarunājuši. Pēkšņi ezīts pamostos. Visur zilumains. Kas notiks? Dusmīgs iet pie lāča. Labi, tu vari šito izskaidrot, viss šitos zilums. Vispār jau var. Tad, kad tu 5 pārnāc naktī dzērumā, es jau vēl neko neteicu. Tad, kad tu sāki man māti nosaukt tādos vārdos, ak, Dievs, ko pat es nespētu pateikt, es neko neteicu. Bet tad, kad tu uzlēci uz manas gultas un uztaisi lielu čupu, izņēmi savus adatus un uzspraudi virsū šķups, un tu teici, ka tas ir tavs mazais brālis un viņš dzīvēs kopā ar mums, es vairs neesmu. Kā tev liekas, vai zilonis var noslēpties tomātos? Domāju, ka nē. Bet vai tu esi kādreiz redzējis ziloni tomātos? Nē. Redz, cik viņš labi noslēpies. Mazulis sēž smilkšķi, kad spēlējās. Kaut ko es ļāpā mutē.
taisa dzīvojis. Galīgi garām. Caurais zāļu izgudrotājs. Zobars, domājiet par kaut ko jauku, un jūs nejutīsiet sāpes. Kāpēc zobars jautā? Nu, par ko jūs domājāt? Es savā vietā iedomājos jūs. Blondīna sēž pie datora. Paiet kāds laiciņš, pēkšņi pazūd elektrība. Blondīna saka, ai, nu nekas, skatīšos televizoru. Ļoti valgāts vīrietis. Sapņos ragojas kartupeļi. Kas notiek? Aiziet pie zīlnieces. Saka, kas jums notiek? Man kartupeļi rādās. Man bail. Kā kods nozīmē? Lūdzu, pasakiet. Nezinu, kartupeļi novāč. Kā gan es agrāk neiedomājos? Vai nu jūs pavasarī ietupinās, vai nu rudenī novāks? Labi, bija mums 3 anekdotes. Vai žūrija gatavi novērtēt? Lūdzu, Francis Tāna. Jā, Francis. Lūdzu. Tā. Evīte. Tā, nu, Edīte, tev jādodas pie skatītājiem. Un Edīs. Nu, lūdzu, Edī, nāc mums pievienojam. Nākošais mīdināt princesi nāks Kārlis Sisenis no Priekulas vidusskolas, Mārtas Novads no Vērgals pamatskolas un Santa Sālava no Rotas Kronvalda Anta pamatskolas. Apīpējiet, pāris dienās valdītā un sako, visas svecības, mācītājs histērijā. Ko tu briesmoni dari? Es nopušu svecītes, man šodien dzimšana diena. Māma ienāk istabā. Brālis Jānīti, kāpēc tavu diengrāmatu mēs tajā stūrī? Es to sodīju par divnieku. Viņš aizies pie māmas un prasa, māmiņ, vai vardītēm ir brillītes? Māmiņ, nē, kāpēc tā domā? Nu tad tā laikam ir vecmāmiņa, kas peldās dīķi. Valentīna diena atcelta, matemātikas pierādījums. 14 mīnus 0, 2 mīnus 12 ir 0. Piedzimts 2 meitas, viena laba, viena slikta. Vienu dienu izdomājuši. Sēdēs uz jumta un ļautīsies uz garām gājējiem. Ļaunā tā 3 reizes. Labā 9 reizes. Morāli vienmēr labais uzvar. Aklais iet, vīrietis, kas nav valodu redz, ka pa ieliet akls onkuls taisina būvniecības bedrēm. Viņš cenšas kaut ko lietas labā darīt. Onka, hopā. Divas spēlēt domā iet uz diskutēt. Viens aiziet un nāk atpakaļ ar kapakni. Otrs prasa, kam tev tas? Tur bez pasas neielēja. Večiņi iet par Rīgu, ieju kādā turismu pūlī. Saka, vodka, angliski blakus stāvošais atbild, I like vodka. Brālis prasa meitiņai, ko tu labāk gribētu, brālīt vai māsiņu? Ja kaut ko vēl varētu mainīt, tad es labāk gribētu sunīt.